Pēteri, Jā. tavs viedoklis. Vai Latvijai šādi pasākumi vakara vīru ir vajadzīgi? Un kāpēc viņi vajadzīgi? Es domāju, ja šie vakari, kā jau Agris, man liekas, minēja, tad notiek 37. reizi. Es domāju, tas pirmkārt ir apliecinājums, ka šie vakari ir vajadzīgi. Jo priekš manis vienmēr ir tāds tā kā liecība, ja kaut kas ir iesākts, viņš neapsīks un turpinās ar kaut kādu tādu, tā kā šeit turpinās, tad tas ir no Dieva un tas ir vajadzīgs. Manuprāt, man liekas, ka tā ir laba vieta, kur pavadīt piekdienas vakarus. Vismaz reizi mēnesī derētu atnākt. Ja netiek uz citām vietām, tad, man liekas, Ogrē man patīk vislabāk no visām. Vīriem vajag. Vīriem vajag savu sabiedrību, tādu vidi, kur viņi var tā brīvi justies. Kur sievas jūtās labi, kur viņas kopā ar sievām, ja? Bet vīriem vajag ar vīriem. Ja vīrs trin vīru. Dzels trin dzelzi. Dzels trin dzelzi. Mēs visi kopā šeit varam, es varu tevi atbalstīt, tu vari mani atbalstīt, mēs varam tevi atbalstīt, ja? Tieši personīgi. Un stiprināt tādā veidā viens otru, ka aizlūk par viens par otru. Un šī fantastiskā lieta, man liekas, ka pievienotā vērtība, šīs liecības, kuras ir nevis ieturētas, bet viņas ir patiesībā tik īstas kā vēl nekad. Tie reālie dzīves stāsti, ja, kuri uz šodien vēl nav beigušies. Ir kaut kādi vēsturiskie stāsti, bet ir arī kaut kas, kas ir vēl tagad, ja, aktuāls un turpinās. Un tas paver mums, man liekas, pilnīgi jaunas sajūtas, ja, tajā, kad mēs visi esam dzīvi īsti, mums visiem ir pārbaudījumi, grūtības, un mēs esam līdzīgi tajā. Vīru vakars tieši, manuprāt, kad katram vīram tas ir nepieciešams, grib viņš vai negrib. Un tāda kā brālība nāk par labu mums visiem. Vīri, domājam, ko runājam. Nu ko, pirmais runātājs mums ir Jānis Pūls. Sveiksim viņu mūsu vidū. Jāni, padalies ar to, ko Dievs darīs tavā dzīvē, bet aizlūksim par viņu. Jā. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Jāni. Mēs pateicamies Tev par to, ko Tu esi darījis viņa dzīvē. Un lai tas vārds, tā liecība, Dievs, ko Tu esi līdz viņam sirdī šodien, šeit mums pasludināt, lai tā tiek atraisīta Jēzus vārdā. Amen. Amen, jā, tiešām amen. Man ir ļoti liels prieks būt šeit, baigies starmeši, galvenais, ka nesaslīd tā laumas slimība, jā, laumas drudz. Man ir ļoti liels prieks būt šeit. Esmu saticis jau kāds ļoti mīļas brāļus, sirdī tūs. Bet vēl lielāks prieks man ir būt šeit, vīri. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es zinu, ka tas kungs ir šeit. Tāpēc, ka to vārdu, ko Dievs ielika manā sirdī, un te neviens neko nav sarunājis. Slavētāji dzied tādas dziesmas, Agrs kaut ko dalās, vēl kāds es zupēdot pie kāda cilvēka. Cilvēks runā par tām lietām, viss tā kā iet, viss ir vienā, ja? Tā kā, jā, sākšu, es jau tos punktiņus kāds atzīmēs, sākšu visu pēc kārtas, mēģināšu kaut kā, ja? Visu pēc kārtas. Šodien tik pieminēta ķēniņa Ester. Agrs nolasīja par ķēniņa Ester. Es zinu, kad gan manā dzīvē, gan katrik vien jūsu dzīvē, kas šeit esat, tas kungs jūs gatavoja jau. Viņa plāns tavai dzīvei bija jau pirms pasaules radīšanas patiesībā, tas perfektais plāns. Un vienalga, kam tu esi gājis dzīvē cauri, viņš tevi ir gatavojis tam, kam viņš tevi ir paredzējis reāli. Un sākšu bišķiņ tā pēc kārtas mēģināšu. Man vecāki izšķirās, ka man bija 3 gadi. Principā es biju kā bērns.
Manai mammai gan arī atņēma vecāku tiesības, neizdziļināšos, kā tur vecākiem abiem diviem gāja krustām šķērsām visās jomās. Un vecā māte man tā kā paņēma pie sevis, adoptēja, bet mēs es augu ģimenē vecā māte un krustmāte krustēvs ar viņu meitu, kas 3 gadu vecāka par manīm, tā kā vienā ģimenē, tā kā auģu ģimenē. Bet patiesībā es biju kā bārenis reāli. Nevis kā bārenis, bet bārenis. Neviens man nemīlēja, neviens man nekad neuzprasīja, kā tu jūties, un vēl kaut kā tieši otrādāk to, ko viņa meita izdarīja, 3 gadu vecāka, vainu uz manīm, un es dabūju pa pilnu programmu. Atkal neiešu tajos dziļumos, ja? Bet skatieties, tām sāpēm un tām lietām, smagai bērnībai, kam es esmu gājis cauri, no agras bērnības sācis braukt uz laukiem, pa vasarām strādāt, lai var atļauties nopelnīt drēbes arī kādas, vai botas tajos 80 gados, kur nevarēja dabūt, ja kādas lietas, ja mēs zinām, ja, tie, kas tā veci un tā gadu gājumi. Tāpēc, ka man neapmierināja tas, man nepatīk, ko man oma pirka, ja, un tās lietas, kam mēs ejam cauri, pēc tam mēs ar viņām, ka tas kungs mūs ir dziedinājis, ka tas kungs mūs ir izvedis caur tām lietām, sagatavojis, mēs varam kalpot. Es gada beigās, novembrī un decembra sākumā biju Spānijā un bija brīnišķīgi Dievs atvērs durvis kalpot bērnamā, kas arī jau bija brīnums, tāpēc, ka patiesībā mēs zinām, Spānija ir katoļu ticīga, ja, un tur visi katoļu priesteri nosaka visu to lietu. Un tad mums bija arī vairākās vietās bija evanģelizācijas, un mēs palīdzējām uzsākt jaunu draudzi, bet pansionātā un bērnamā. Un tur vietējie priesteri bija pateikuši tai draudzei, ejiet jūs tur, mēs tā kā neiesim. Es negribu nevienu tiesāt, bet man tas kungs mājās pēc tam parādīja, kāpēc kāda neiet. Bērnamā un bāriņnamā nevar nekāds ziedojums paiņas arī palaist, un tur jāiet tīri kalpot, ja tu neko tur pretī nedabūsi. Paldies Dievam. Bet, durvis ir atvērts. Un, ziniet, Dievs man ir devis spāņu valodu, bet cik man sieva no Argentīnas ir, jā, un es runāju spāniski, mūsu ģimenē pirmā valoda Latvijā dzīvoja, ir patiesībā spāņu valoda. Man ir 3 brīnišķīgas meitas, kuras arī savā starpā runā spāniski. Dzīvojot Latvijā, dzimušas Latvijā visas, jā, bet, jā. Tad es varēju kalpot, Dievs man pamodināja pirms iešanas uz to bērnam 2:30 naktī. Viņš man deva konkrētu vārdu, ar ko dalīties no Bībeles, kur Dievs saka, ka es esmu bāriņu tēvs, es neatstāšu jūs bāriņus, es nākšu pie jums, es rūpēšos un tā tālāk iedeva rakstvietas, iedeva konkrētas kādas lietas no manas bērnības, ar ko man padalīties, un tas brīnišķīgais moments redzēt, ka tu var dalīties ar tām lietām, kam tu esi gājis cauri dzīvē, un bērni atdeva savus dzīvus Jēzum pēc tam. Tas ir tā, ka visas tās lietas, visas tās grūtības, mīļie, kam mēs ejam cauri un kam tu ej cauri savā dzīvē, tas būs tā kunga godam reāli. Tā kunga godam tu varēsi ar to kalpot. Bišķiņ tālāk, es biju ļoti lepns, sacēlies pret visu pasauli no 3 gadiem, es biju... tas ir tas, ko Dievs man rādījies no 3 gadu vecuma, bija pacēlis skolā, ka es jums visiem parādīšu. Es nebūšu vājākais, mazākais, es biju jaunākais klasē, vienmēr es no 6 gadiem sāku skolā iet, gan arī mazākais, ja, tad man vajadzēja būt fiziski spēcīgākam vismaz, un, tā kā ar izstiept kulaku, ja, pa dzīvu. Tā man izstieptā kulaka dzīve bija tāda, ka es 16 gados biju profesionāls sportists, tajā laikā Padomju Savienības aizgāju no mājām, dzīvoju savu pirmo mīlestību. Es domāju, kā es jau visu sasniedzis un pieaudzis cilvēks, reku man ir darbs, kas man patīk, reku man ir nauda, reku man ir, viss, es tagad dzīvošu savu dzīvi. Tā man privātā, lepnā dzīvošana beidzās to, ka es 19 gados braucu uz cietumu. Nosit gan arī cilvēku ar to spēku, ko bija sakrājis, patrenējis, gan arī nosit cilvēku, 2. grupas invalīds ar galvu palika brauc uz cietumu. Un cietums ir brīnišķīga vieta. Ja tu esi īstā laikā, īstā vietā, tad cietums var būt brīnišķīga vieta. Cik daudz no mums saprot krievu valodu? Viss principā. Tad vien dzejoli, ja, vienīgo patiesībā krievu valodā, ko es cietumā sarakstīju, tas bija
Baltā gulbī, man liekas, Daugavpilī. Тюрьма дворец saucās. Я вспоминаю жизнь свою. Я вспоминаю эту тьму. Как в поисках пришел я, наконец, в тюрьму. Не стал я плакать, унывать. В неволе продолжал искать. Топтал я грязь и видел зло. Нашел тебя, и одиночество прошло. Открылась жизнь, ее творец. И я уже не ищущий слепец. Тюрьма открылась мне как свет, как счастьем переполненный дворец. Jūs variet būt brīvs, kad mēs esam Dievā, kad mēs esam Jēzu Kristu. Es varu būt cietuma kamerā, bet es varu būt laimīgākais cilvēks patiesībā. Un brīvība nav fiziski, ja? Mēs zinām, brīvība ir garīga lieta. Un šodien dziesmas skanēja, ja? Es esmu brīvs, varu brīvi dzīvot tevī. Un tad es ar vienu brāli satikos tur pie zupas, bišķiņ pārmējām vārdus, un viņš teica, es arī tā kā garš ceļš man ir nācis cauri, prasīju, vai tu esi ticīgs, jā, un garš ceļš ir gājis, tur atkarībām cauri. Es arī gāju atkarībām cauri, bet es uzņemos apgalvot, ka mēs visi esam atkarīgi. Arī tie, kas mēs esam šeit, mēs visi esam atkarīgi. Un kā domā, kur ir lielāka atkarība? Droši var teikt. Kāda? Tad, kad mēs nonākam Jēzus atkarībā, 100%, tad tas jau ir tā ir brīvība. Patiesībā lielāka atkarība ir mūsu es, mīļie. Mans es. Lielākā cīņa, kas man ir jāizcīna, tas ir man es. Mēs ejam cauri, ziniet, apostols Jānis 1. vēstulē raksta, jūs bērniņi, jo jūs esat atzinuši to, kas jūs pestīšanu saņēmuši. Viņš runā par jaungrieztiem cilvēkiem, kas ir Jēzus Kristu pieņēmuši. Tālāk viņš saka, kad jaunieši jūs tur vēl nesat uzvarējuši, ja? Un tad tēviem, ja? Jūs tēvi, kas esat atzinuši to, kas ir no pirmsākuma, patieso, dzīvo Dievu. Mēs visi izējām garīgam laikam cauri, kad mēs esam bērni, mēs esam atgriežies, mums ir pirmā mīlestība, es esmu gatavs, Dievs man saka, es esmu gatavs jūras vidū kāpt kā Pēters no laivas ārā, iet pa ūdeni un visu kaut ko darīt. Un viss kaut kas ir darīts savā laikā, un tad ir tāds pusauģu laiks, tad mēs visi, tie, kas ir ticīgi. Tad mēs vēlnus, dēmonus dzenājam un sasaistam un atraisam un Jēzus vārdā, ko tik mēs nedaram. Un tad mēs nonākam pie tāda vecuma, kad mēs saprotam, neko bez tā kunga es nevaru. Es pat, ja godīgi, es nevaru pēlpot bez tā kunga mīlestības un bez to kunga žēlstības, jo viņš ir dzīvības devējs. Ja viņš nedod, es nevaru te ne stāvēt, ne runāt, es nevaru neelpot, es neko nevaru. Es varu labi gribēt, ja? Bet nepavēlt Pāvils saka, ja? Kad kas man izraus no šīs nāvei nolemtās miesas, viņš saka, labu gribēt man ir dots, bet ne labu darīt. To, ko es gribu, to es nedaru, un to, ko es negribu, to es daru. Un, man ir tāds posms dzīvē, kur es eju diezgan ilgu laiku cauri, un man sieva saka, klausies, kad it sevišķi, kad es ar kaut kādām atklāsmēm dalos, vai kad es dalos ar to, ko Dievs pie manis dara, viņi saka, bet es gribu redzēt augļus tai nomiršanai. Mums ir bijis tā, kad mēs pat braucam pie mūsu komandas vai pie mājas draudzes, mājas grupas, mēs braucam uz Liepājas pusi mašīnā un kaut kādu vārdu pārmaiņu atkal, un viņi saka, klausies, kad mēs beigsim šitos, to strīdēju. Es saku, tā kā nomirs, vienkārši jānomirs. Tev mirst tu esi garīgāks reāli, apmēram tā, zini. Tā, un viņi man vēl, mēs kādas dienas atpakaļ runājām neilgi, viņi saka, es gribu redzēt augļus, es saku, klausies, mīļā, tas ir process. Tu esi daļa no tā procesa, mans miršanas process. Nav jau tik viegli reāli. Dievs tev katru dienu, Pāvils saka, es mirstu tik dienas. Dievs katru dienu parāda, ja, kad, es nevaru to vai nevaru to, ziniet, ir labi un ieklausamies, ko es gribu pateikt.
Mēs esam vīri, jūs esat vīri. Un Dievs mūs ir radījis būt par ģimenes galvām, par ģimenes priesteriem, par tiem, kas vada, kas rūpējās, kas aizsargā. Un mums tādiem jābūt. Tie, kas rūpējās, tie, kas strādā, tie, kas apgādā savu ģimeni, mums tādiem jābūt. Bet par visu Dievs saka, savā vārdā arī, kad sarga savu sirdi, un tas arī šodien tik pieminēts, sarga savu sirdi, un turienes rosās dzīvība. Un ziniet, kā ir sirds motivācija? Kāda ir mūsu sirds motivācija? Pienāk brīdis, un tas ir brīnišķīgs brīdis, kad mēs ejam kādam laikam cauri, un tad, kad tu ej ar Dievu, tad tu vari izbaudīt. Zini, tu vari izbaudīt laiks, grūtus laiks. Ja tu esi attiecībās ar Dievu, un ja tu saproti, kam Dievs tev ved cauri, tu vari izbaudīt. Tas nav mazohisms garīgais, ja, bet tu vari izbaudīt grūtības, kam te cauri. Tad, kad Dievs tev griež nost, iespējas, ka tu nevari vairāk. Mums jau patīk skatīties filmas Gladiators, vīrs un vārds, kā teica, tā būs zobens un daru un cīnos. Un citreiz tev ir tā, kad tu esi teicis, apsolījis, un Dievs pakārto apstākļus tā, ka tu nevari, un tev jāiet lūgt piedošanu, teikt, sorry, es apsolīju, bet es nevaru. Es to apsolīju, nepaprasot tam kungam vispār, vai man tur jābūt, un vai man vispār tas ir jādara. Saprot, tāpēc, kad es iešu palīdzēšu, es iešu izdarīšu. Un es biju, tie, kas zina jaunu misiju dzirdējuši, 16 gadus biju pilnlaika kalpošanā, kaut kāds darbs pa laikam tāpat tās strādāja, bija man kāds atbalsts, un jau ir 8 gadi, vairāk kā ārā no jaunas misijas. Dievs man izveda ārā uz darbu, kur es strādāju, kur Dievs daudz, ko pie man rakstur darīja, ļoti daudz pie man rakstur darīja. Un parādīja, pirmām kārtām viņš man parādīja, kur es biju pazudis. Tā liecība saucās, Agris man prasīja, kā nosaukt, es saku, tā kā pazudis un atradies, jā. Patiesībā es vēl īsti neesmu atradies. Teorētiski es zinu, jā, visu to procesu, jā, bet atradies īsti es būšu tikai tad, kad mans es nebūs vairāk. Kamēr es varu, es gribu, es zinu, es izdarīšu. Dievs vienkārši ved cauri laikam, kad tu nevari vienkārši. Tagad es 2 gadus esmu reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Ja? Un man caur vienu cilvēku ļoti labu darbu piedāvāja. Un, daudzreiz man nācās atteikt sakarā to, kad es braucu uz Spāniju vai vēl kaut kādas kalpošanas. Bet kaut kādās mazākos projektiņos es varēju iesaistīties, un tu nostrādā nedēļu, tā kārtīgi nostrādā, bet tu 960 eiro. Tev jau esi paceļās, forši, ne? 5 dienas pastrādāji, 960 eiro uz rokas. Kliņš, tev filtrs noplīst mājās lielais 740, tev mašīnai noplīst kaut kas, tev tas, un tu saproti, kungs, piedod, es neko, es pat negribu būt, es te kaut ko nopelnīšu, es te kaut ko sakārtošu, es te kaut ko nomaksāšu, es no tavas žēlstības, visi no viņa žēlstības patiesībā, visi no viņa žēlstības. Un es labāk, Dievs saka savā vārdā, to, ko es aicinu, par to es arī gādāju. Un es gribu būt no tevis atkarīgs, tu esi man aicinājis, un es gribu iet tikai tur, kur tu man vadīji, un es gribu būt, lai tu par manim gādā, nevis es būšu tas lielais sagādnieks. Es darīšu to, kas man jādara, ko tu man saki, kas man pienākumi gan ģimenei, gan pārējiem. Ja? Bet tu esi tas, kas gādā. Tu esi tas, kas gādā. Un bieži vien mēs sakam, un es esmu tā teicis, un es tagad nesaku nevienam personīgi, jo mums ar kādu brāli ir bijušas sarunas neilgi atpakaļ, un es zinu, ka es esmu tā teicis daudzreiz, un ticīgiem cilvēkiem bieži vien izskan šitā frāze, Dievs jau zina man sirdi. Jā. Dievs jau zina, mēs jau krāti galvu kādu, ja? Mēs zinām šitā, Dievs jau zina man sirdi, ja? Un patiesībā ziniet, kas tas ir mans lepnums, kas to saka. Jēzus manī to neteiks, Jēzum nevajag to teikt. Tāpēc, kad es saku, jo es jau gribu atzinību vai attaisnoties par kaut ko, ko es daru citu cilvēku priekšā, es jau darīju pareizi motivāciju. Dievs jau zina man sirdi. Dievs uz maniem to ir runājis. Ja Dievs to runā uz tevīm, tas arī tev droši vien.
Jo ziniet, ko Dievvārds saka Jeremijā? Dievs saka caur pravietu Jeremiju, ka cilvēka sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Kas to var izdibināt? Es tas kungs izdibinu sirds, viņš saka un pārbauda. Un spāņu tulkojumā ir vārds ļaunprātīga lokana vietā ir perversa. Cilvēka sirds ir perversa. Un, kad mēs dzirdam vārdu pervers, mums liekas, kaut kas ar seksu saistīts pareizi. Bet tas nav. Vārds pervers nozīmē, ka tas ir vienkārši sabojāts no tā oriģinālā, kā tam ir jābūt. Un, ziniet, mīļie, patieso brīvību es zinu, kad es sasniegšu patieso brīvību, tad, kad tas mans es nebūs vairāk. Tad, kad no tās lielākās atkarības būs ticis vaļā, kungs, tu dari. Tu esi vadītājs. Un Dievs grib darīt lielas lietas caur tevīm. Caur tevīm, caur manīm. Un jo lielākas lietas viņš grib darīt caur tevīm, jo karstākai ugunī, dārgais, tu ies cauri bez variantiem. Tāpēc, kad Dievs zeltu, ziniet, kā zelta šķīsti, ja? Viņi ieliek ugunī un karsē, un tad tie melni un tās plēksnes tur nāk, tie draņķi augšā, ja? Ko vai juvelieris paņem nost, ja, vai viņi sadeg vienkārši. Bet mums visiem būs jāiet pārbaudījumi cauri. Bez variantiem. Bet tad, kad mēs esam ar to kungu, es tev gribu iedrošināt, tad, kad mēs esam ar to kungu, tad tu izbaudīsi tās lietas. Es vienu maz liecību. Pagājuši gadu sanāca 4 reizes būt Norvēģijā. Raidis zinās, nedos samelot. Vēl aizpagājuši gadu novembrī Dievs rādīja, es iepazinos ar kādu ģimeni, un Dievs rādīja, ka kaut kas tur garīgi nav. Es kaut kādas liecības jau dzirdēju, kas notiek, jo tur ģimeni, tur diezgan traks lietas, tur kādu no ģimenes tur noslīkuši jūrā, kādu dēlu ierauja tralī, kuģī, roku, vispār norauga, tur traks lietas. Un tur šķirās, un tas, un viss kaut kas, un kalpotāji ģimeni, un tāda. Un es saprotu, Dievs grib kaut ko darīt tai ģimenei. Tik kaut kas nav izdarīts. Mēs ar Aidu braucām mājās, un es saku, klausies, es jūtu, ka būs jābrauc apakaļ, tik kaut kas nav garīgi. Dievs grib kaut ko darīt šeit garīgi. Dievs pavēra iespējas pavasarī braukt atpakaļ, tā kā, strādāt, jumtu viņiem nomainīt. Un man nav neviens, ko paņemt līdzi, bet viņi grib, lai vēl kādu paņem, jo tas darbs nav vienam reāli. Un es ar Aišam saku, bet tu saproti, klausies, mēs sazināmies, un es saku, klausies, bet tu saproti, es jau braucu tur atpakaļ, ne galvenais pirmkārtām to jumtu likt, bet garīgā cīņa tur būs par to ģimeni reāli. Un man nav reāli neviens līdzi, man nav tāds, ko paņemt vienkārši līdzi, kas saprot, kas varētu strādāt to lietu, ja, un kas vēl varētu garīgi tur pacīnīties, tur lūgt, gavēt, nezinu, ko Dievs liks darīt. Un mēs ar sievas pēc tam runājam, un Dievs runā vienu puisi paņemt līdzi. Un es saku, nē, Dievs, nē. Un viņš pat nav piedzimis no augšienes, tur pat nav ne karotājs, tur bērniņš. Nē. Dievs saka, jā. Un paņēmies, aizlidojām. Pirmā dienā pēc stundas, kā mēs tur bijām uz vietas, pēc stundas sākās brīnumi jau, policija mums, tāpēc, ka bērns tur bija kaut ko parotaļājies, neieši iedziļināties sīkumos, ja. Policija jau bija klāt pie mums, un policija aizbrauc pēc pāris stundām vēl. Man sākās, viss bija normāli, veselība, visas lienu aliņģos, peldu, augstu un vispār nav problēmas nekādas. Jūs ziniet, kāds ir, ka tu esi apaugstējies, un ka tev gribās ļoti čurāt momentāli uzreiz. 3 pilītes un ar sāpēm, zini tāds, kas tas bija par jokiem. Pēc tam pēc stundas nākošais, pēc tam pēc pusstundas un vakarā pēc 5 minūtēm ar tādām sāpēm, kad, tu esi tā, ka, viss reāli, un es saprotu, tā ir garīgā cīņa reāli. Es atrodu dziesmu, kur Jēzus ir kungs un ķēniņš, visu nakti man kompija pie gulciņa skan lūkšanai, es aizēju gavēnī, es gavēju gan arī visu to nedēļu, un man temperatūra, tas bija vienkārši, kuģi tīrījām tajā pirmā nedēļā salas ziemeļu pusē reāli. Iedomājieties, vējš ziemeļ bija tāds, tas bija agrs pavasars, vējš ziemeļ bija tāds,
Man bija paņemt neoprēnu, peldēšanas man piedaram līdzi, es neoprēnu cepuru, zem 2 cepuriem citām neoprēnu cepuru, ar ko es peldu. Apakšā vilklē man pakausim kā naz nedura augstais ziemeļvējš cauri. Un vakarā to aizbrauc apakaļ un atkal tas pats. Man pie gultas uz krēsla drusciņi ieliec ūdens, spainis stāvēja, kurā pačurāt, jo es zinu, ka es nepasvēšu, kad gribēs, es nepaspēšu aizskiet stolīt. Bet es gāju cauri laikam, es zinu, kāpēc es šeit esmu, un saprotu, to ir grūti izskaidrot, kamēr tu nevari būt cauri tām lietām. Tu zini, ka tu esi īstā vietā, tu esi Dievu gribā, un tu zini, ka Dievs pieļauj, lai ienaidnieks brūk virsū. Un pirms braukšanas prom dažas dienas bija palikušas un pavērās sirds, tur dēls man padalījās par kādām ģimenes tādām iekšējām lietām vairāk, un es sapratu, un es viņam saku, klausies, es neaizbraukšu, pirms es nebūšu tev tēvu runājis. To es viņam saku dienu pirms aizbraukšanas. Pirms es nebūšu tev tēvu parunājis, es nebraukšu prom. Es tikko skaļi to biju pateicis, ienaidnieks, protams, arī to dzird. Man nedēļa jau bija normāla, mēs bijām 3 nedēļas kopā. Tā pirmā nedēļa bija cīņa, gavēšana, un viss pārējās, fiziskās cīņas, temperatūras un viss pārējās. Tad pa vidu nedēļa normāli, jau vairāk kā nedēļa, un tad beigas tagad. Es tikko pateicu to. Es vakar es gribēju pabeigt flīzēt, es flīzēju tur vienu dušu, un man krustiņš nogrīt pie zemes. Es tā ceļu to krustiņu, oli iesāpās. Labi, neko strādāju. Vēl vienreiz ritīgi sāp. Kas tas patais bikses, vēl jau paskatos. Labā olas, nezinu, 5-6 reizes lielāk, vienkārši, jau bikses tev spiež, tu nevari neko. Temperatūra drūdzis sākās atkal reāli. Es aizgāju vakarā gulēt, un atkal uzlikt dziesmu fonā, lai skan. Un tāda reize man bija pirmā reize. Visādīgi Dievs bija piedzīvots, un Dievs man cietumā atnāca, kad man bija 3 gadi iedot, un pats Jēzus atnāca uz kameru un runāja, un teica, tev būs pa pasaulē man vārdu sludināt, un vēl kāds reizi viņš ir atklājis. Visādi Dieva piedzīvojumi bijuši, bet tāds man bija pirmo reizi, kad tajā telpā, kur es atrodos, es guļu gultā, man sviedri līst, man palaks viss slapš, viss ir slapš. Es vielu blakus nolicis, lai vienkārši uz to pusi, kur guļu noslaukos, citreiz pārgriežu segu otrādāk, uzlicis atkal dziesmu, bet es fiziski neko neredzēju, bet es fiziski izjūtu telpa, tā istaba, kur es gulēju, pilna, kā vatēta sega, Dievu klātbūtne, Dievu godība tāda, un es esmu apņemts ar viņu. Tā, kad tu esi drošībā, tu esi tā kā silti, to nevar izstāstīt, tu esi viņā, un es arī jūtu, kad sātans ir klāt, fiziski, reāli. Un es teicu, Jēzu, tu zini man, viss gods un viss slavu tev, viss, ko es daru, viss gods un viss slavu tev, vienalga, kā es jūtos, vienalga, kam es iešu cauri, tev viss gods un slavu. Un tev, sātan, es vienkārši atgādinu, ka tev nav izdevīgi man uzbrukt, jo tu man vairāk uzbruks, jo es tuvāk iešu tam kungam, jo tu man vairāk sitīs, jo es vairāk slavēšu to kungu reāli. Tā bija konfrontācija. Un es gribu pateikt tev, dārgais, Dievs tev ir izredzējis, lai tu būtu Dievu karotājs, Dievu cīnītājs. Bet kārtīgs Dievu karotājs un Dievu cienītājs tu varēsi būt, zini kad? Tad, kad tavs es būs nomirs. Pilnībā. Jo ziniet, kā ir, Dievs mūs radīja pēc savu vaigu un līdzības, pēc savas līdzības, pilnīgi svētu, pilnīgi svētu. Un tad, kad cilvēks sagrēkoja, kad ienāca kritušā cilvēka daba vai sāteniskā daba, mēs no Ādama visi tādi piedzimstam. Neviens nav labs, un tas, ko es teicu, ko es pieminēju, kad, Dievs jau zina man sirdi. Mēs ar to gribam pateikt, es jau esmu labs. Mana sieva šitā saruna, bet tas bija attiecībā pa manīm. Tas nozīmē, ka tu domā, ka tu esi labs. Jēzus, kad dzīvojas zemes, viņš saka, viņu vienreiz nosauc labo mācītāju. Viņš saka, ko tu man sauc par labu? Neviens nav labs, izņemot Dievu.
Neviens nav labs. Jo mēs esam draudze, mēs esam baznīca. Katrs, ik viens no mums ir staigājošie dzīvie akmeņi, kas veido Kristus miesu. Mēs esam, un tas altārs ir mūsu sirds, mīļie. Kāpēc mums ir sirds jāsara pa visu, lai pareizi motivācija? Tāpēc, ka tas ir altārs. Tas ir altārs, uz kur upurs tiek pienests. Un tas kungs varēs izpausties visā pilnībā tavā un manā dzīvē. Tikai tad, kad tur nekas uz tā altāra cits nebūs. Kad mans es būs pilnībā nolikts tur, un es būšu no viņa atteicies. Es negribu, kungs, lai mani redz, oi, kāds es te kruts, kā es te liecinu, kā man Dievs lietoja Spānijā, kā es šo darīju. Ziniet, kā ir, tikko tas es ir, tā uzreiz ir blieziens. Es to pēc sevīm varu pat uzreiz automātiski. Un te par tiem vārdiem, pirms tam tik teiks par tiem vārdiem, mums jādomā, ko mēs runājam. Tad, kad mēs kaut ko garīgajā ziņā apliecinam, kad ir tā un šitā un tā, tad zini, dārgais, ka tu tiks pārbaudīts tajā jomā. Automātiski. Ja tu kādam kaut ko mācīs, it sevišķi nedod Dievs, ja tu tā nedzīvo, kā tu saki. Būs blieziens tajā jomā. Un eksāmeni visiem mums būs jāliek. Nav jau jēga mācīties augstskolā 7 gadus, piemēram, vai 6 vai vienalga cik, un gala eksāmeni nenolikt un atestātu nesaņemt pareizi. Mums visiem būs eksāmeni jāliek. Un no klasītes uz klasīti, kad mēs tiekam pārcelt, mums ir kārtējais ieskaits darbs jānokārto. Kamēr vienu nebūsim nokārtojuši, pie otrā netiksim. Bet tas labais, ko es tev gribu pateikt, tu esi tā kunga izredzēts un tu esi karavīrs. Izredzēts karavīrs. Dievs tev ir iedevis pilnīgi visu. Pilnīgi visu, un vienīgā lieta, kas tev ir jāizdara, kas tev ir atstāta, tā ir tava brīvā griba. Brīvā griba, kungs, es izvēlos. Es izvēlos nomirt sev, es gribu. Tā bija man pirmās mīlestības lūkšana, un es to tagad pie viņas atgriezies. Jēzu, es gribu iet tavās pēdās. Un patiesībā es šodien vēl pat lūdzu, nevis es gribu sekot, iet tavās pēdās, bet es gribu, lai tu pilnībā dzīvo manī, lai tu esi tas, kas vada mans pēdas, mans soļas, kur es eju, lai tu esi tas, kas skatās ar savām acīm. Es gribu redzēt ar tavu mīlestību. Es gribu mīlēt cilvēks ar tavu mīlestību. Jo es savā laikā arī biju pazudis un pazaudējis, ieskrējis kalpošanās, darīšanās aktīvās, un Dievs lietoja, un visāds brīnums ir darījis, un svēto garu kristījis, un dziedinājis, un vēl visu kaut ko, un cilvēki Jēzus pieņēmuši, un Dievs mūs lietos, Dievs var arī ēzeli lietot, un tas nav rādītājs, nav galvenais. Mēs bieži vien kristietībā iekrītam, ziniet, ko? Uz iešanu, uz darīšanu. It sevišķi, ja man sirds deg, es gribu kalpot tam kungam. Ja vēlams tev nevar paņemt uz grēku, tad viņš tev paņems uz kalpošanu, iebīdīt kādā, un tā var aizskriet kalpošanā. Un tik daudz mēs zinām, kristietībā cilvēki ir pārdeguši. Un ja kāds no jums nav ticīgs vēl, ja tu esi kaut ko vienalga, vai tu esi biznesā, vai kaut kādā darbā, vai vēl kaut kur, pārdegt var ļoti viegli, ja tu ies savā spēkā. Ja tu iesi savā spēkā, un ja tas kungs nevadīs, tad mēs ļoti ātri varam pārdegt. Vārdu droši. Kā es Jēzus pieņēmu? Jēzus atnāca pie manis uz cietumu, kamēr man bija 3 gadi, iedot jau pa pirmo lietu, un es gaidīju vēl pa otro. Pa reketi Reizeknē, tas bija 92. gada decembris. Un man bija tāds pats piedzīvojums, kā apustulim Pāvilam uz Damaskas ceļu, man bija cietuma kamerā. Precīzi tāds pats piedzīvojums. Ar gaismu, kas bija visur, ar balsi, kas bija visur, un ja es teicu, tev būs pa pasauli lietu man vārdu sludināt. Es pamodos pussēdus uz nārām. Es biju Reizeknē kamerā, no Daugavpils aizvests uz tiesu, mums tiesa atlika kārtu reizi. Un mēs bijām divatā, un tas otrs džeks, es tagad neatceros, vai es viņam prasīju kaut ko vai neprasīju, vai viņš redzēja kaut ko, viņš neredzēja, bet viņš skatījās manīm tādām acīm. Reāli. Es pamodos, tā kā tā es atceļā,
pazūd gaisma, pazūd tā balss, un balss bija tāda, es reiz sapratu, ka tas ir Dievs. Balss bija nevis lūdzošs, nevis pavēlošs, bet balss bija tādā tonī, kas pasaka, tā tam būs būt, un bez variantiem tā tas būs. Un pirmā lieta, ko es aizpīpēju cigareti uzreiz, jo es sapratu, ka es esmu ietrinies kaut kur, ja. Es aizbraucu atpakaļ, mums atlika tiesmā, aizvedu atpakaļ uz kameru, uz cietumu, uz Daugavpilu, un tajā laikā es tur vien Jūras tāds no Rēzines, mēs turējām, tā kā pāraudzījām kameru mūsējo, un es viņam saku, klausies, vecīt, tu zini, ko es piedzīvoju, Dievs man atklājās tā, un viņš manīm skatās, ko tu tur sapīpējies etapā. Un es atceros, es biju gatavs viņam sadot pa ģīmi gandrīz. Mums bija diskusija tāda, viņš pagaid, vecīt, kāds Dievs? Ja Dievs, kāpēc bērni mirst, kāpēc tas, kāpēc, jūs zināt, tradicionālie jautājumi. Un man nav atbildes, tāpēc, ka es jau Dievu nepazīstu, bet es zinu, ka Dievs ir, Dievs ar manīm pārdabiskā veidā runāja, reāli. Atnāca pie manis un pārdabiskā veidā runāja. Un ziniet, un redziet, kad Dievs vadīja uz kaut kur, ja, tad Dievs viss ir sagatavojis, viņš iet pa priekšu, viņš ir sagatavojis visu. Es sēdēju 417. kamerā 4. stāvā, tas ir Daugavpils cietuma un tā pa vidu kamera. 17, 18 pa vidu. Un tā ir kopējā režīma kamera tajā laikā, un apakšā zem mums 2. stāvā, otrais bija slēgtais režīms, tur bija teiksim tā, krējums savests no visiem cietumiem, no visām zonām, kas nepakļaujās vadībai, reku jūs te bez izējas jūs sēdēt, ja. Un mums apakšā tieši blatnī kamera, tieši krējuma kamera zem mums reāli. Zem 17. kameras bija kopējā režīma, zem 18. pēc tam es biju, kad jau man iedevu otro termiņu pielikt klāt, jau bija tajā kamerā. Tad no tās krējuma kameras, un pa cik es tur atbildu par to kameru, tad mums sarakstes tur visu laiku lejā, un arī 1/10, tāpat kā draudzēs 1/10 Dievam, ja, tur arī 1/10 kādam atnes cigaretes, tēju, un vēl kaut kas viss iet uz lejiem, uz turien sūtās, ja. Un man bija saraksti, un es mēģināju meklēt, kamēr es esmu kristietis, nav izdevies atrast Vitālijs Sidarčuks, tāds brālis Kristu. Viņš bija 11 gadus nosēdējis, viņam 15 gadi iedot, viņš bija mans pirmais garīgais skolotājs. Viņš sēdēja tajā kamerā, un es vienkārši viņu sarakstījos uz rūtiņu lapām, katrā rūtiņā, tur uz abās pusēs, uz dubultām lapām, pa Dievu mēs tur liecības, un ko viņš man liecināja, kā viņš ir meklējis visām reliģijām, gājis cauri cietumā jau, un kamēr Jēzus viņu atrada reāli patiesībā. Un es viņam, kā tu vari nosēdēt te, labi, es te esmu pie stūra šajā kamerā, es saprotu, es te varu, rullēt kaut ko, ja, es visu nesaprotu, kā, tu esi tajā krējumā, kā tu tur var, kā kristietis pastāvēt. Tā kā, jā, viņš man sūtīja augšā krievu valodā, gan bībeles studijas, arī tās bija vasaras svētki, jā. Un es studēju, lasīju, bet tajā pašā laikā, es gribēju marihuānu uzpīpēt, es gribēju šnābi iedzert un vēl kādas lietas, jā. Tā kā vienkāja tur un otru tur, un man bija 7 nepaklausības gadi. Kad man pēc tam aiziet uz Jelgavu, uz Pārlielupes cietumu, tad tas Džeks Kuldīznieks, ar ko es kopā arī biju, tā kā mēs dzīvojam, tā kā, un viņš man sauc, it sevišķi, tā kā mēs kādu šnābu dzērām vai kaut ko, viņš saka, ticīgais, kurš grēko, jo es, dzējojus rakstīju, es jaunu derību lasīju, vēl kaut kādu kristīgu literatūru, jā. Bet tajā pašā laikā, es gribēju arī tur labi tagad dzīvot. Un es teicu Dievam, es iziešu, un tad jau es ar tevīm visu kopā darīšu, jā. Es izgāju, un nepagāju 4 mēnešus, un es braucu atpakaļ. Reāli vecie draugi, vecie paziņas, jā, un braucu atpakaļ. Tā kā mums atjaunošanās prātā visiem vajadzīgi, tas kungs mums vajadzīgs, protams, ir visiem. Bet vislabākais variants ir, kad mēs nonākam pie tā lūzuma punkta, jo mēs visi zinām, kurš no mums meklē to kungu, kad viss labi. Es nerunāju par cilvēkiem, kur ir svētīgās kristībās ģimenēs auguši. Man sievi piedzimusi kristīgā ģimenē, tā ir liecība patiesībā. Viņai mamma bija stāvoklī neticīga 2. mēnesī. Viņas vīrs ar 2 meitām un ar 3. man sievu vēderā bija pamets atstājis, un viņa bija sarunājis pie daktera. Viņai pēc 2 dienām
bija jāiet, viņiem bija stundu nolikt, iet abortu taisīt. Viņi tika noevanģelizēti, viņi pieņēma Jēzu un Dievs mainīja viņas domas reāli. Tā kā man sieva piedzima kristīgā ģimenē un aug, un tas ir cits stāsts, bet kurš no mums reāli atgriežas pie tā kunga vai sauc uz Dievu, kamēr mēs paši varam kaut ko, vai kamēr, nē, mums taču nevajag, mēs taču paši varam. Tā ir viss mūsu lielākā atkarība, mūsu es. Tad, kad mēs tiekam no tā es vaļā, es ticu, tāpēc, kad es vēl neesmu pilnībā ticis vaļā, ja? Vēl viņas lienu tur Dievs uzrāda. Katru dienu, kā Pāvils saka, es mirstu ikdienas, ja tev katru dienu jāmirst. Katru dienu jāmirst. Visādās situācijās tas man vajadzētu beigt droši vien jau laika ziņā, ja es neesmu pasties, cik tur laiks ir. Jā, vēl īsi. Katram tas var izpausties dažādi. Tas ir varbūt, kā es pieminēju, tu strādā, tu domā, es nopelnīju, es te darīšu, es te pirkšu, es te maksāšu, un tev viss brūk un jūk, jā. Man tā bija pirms es pacēlu savus rokas, pirms es atgriezos, es paklausīju Dievam, es atgriežos pie tā jautājumu, jā. Es iznācu, kad otru reizi ārā, es domāju, labi, Dievs, tu man teici, ka pasauli būs iet tavu vārdu sludināt. Labi, es iešu un sludināšu. Es tagad domāju, kur var tik muļķis būt? Klausieties, iedomājies, tu Dievu nepazīsti, jā. Ko tu ies, kur tu sludināsi, ko tu sludināsi. Saprot, es teicu, ok, Dievs, es iešu, es sludināšu, bet man jau vajag kaut kādu aizmuguru, kaut kādu finansiālu atbalstu. Pa ko tu es iešu un pa ko tu es to darīšu? Tā es Sijā uztaisīju, pelmeņu ceļu gribēju taisīt. Tur viss nobruka vietējie kuldīgas brigādi man piešķīra bembi pirmā laikā lietošanā, naudu deva, lai uzsāktu to. Viņi bija domājuši, naudu atmazgāt caur to man Sijā, ja. Nesanāca nekas, viņiem bija avārija un visādas krimināla lietas, un viņiem naudas aizgāja, viņi saka, mēs tev nevar vairāk iedot. Labi. Un Dievs arī pakārtoja brīnumu lietas, ka es varēju iziet no tā ārā, vispār nemaz neizrunājot neko, un nevienu centu neatdodot, nevienu santīmu. Tad es ar mežiem ņēmos, un pagājuši bija tie 7 nepaklausības gadi, un es biju Valmierā. Man bija liels mežs nopirkts Valmierā, tur traktori, zāģi, brigāde. Un caur vienu māsu no luterāņu draudzes man iedeva videofilmu 16 minūtes, kā tagad atceros, gāja par Svēto Gregoru skolu Saldū. Un skatoties to filmu, tur Bitāns bija direktors, tad Bitāns kaut ko runāja, liecināja, kādu no studentiem, kādu no skolotājiem, un klausoties to, bet pēc tam Svētais Gars uz mani runā, skatoties, Jāni, tu biji brīvāks, kad tu biji cietumā, kad tev bija tik daudz, cik mugurā un cik vienā somā. Tagad tev ir dzīvoklis, traktors, mašīna, zāģi, brigāde, mežs, bla, bla, bla. Man pēdējie 2 mēneši, pirms tam bija, ziniet kādu, es pa 12 līdz 13 stundām, 12-13 stundas pa dienu zāģēju no gaismas līdz gaismai, pavasars tas bija. Kamēr es vīrus izbraukāju savāc no rīta, kamēr vakarā izved viņas pa mājām 15-16 stundas, vakarā tev ir slinkums dušā iet nomazgāties, tu esi tā nogurs reāli. Pelmiņi, stabilais no ātrais ēdienas, ja pelmiņas labākā gadījumā to var uzvārīt. No rīta 6 no modrinātājs, atkal uz mēžu. Nauda it kā iet vairāk caur tavām rokām. Un es vienmēr, kad Dievs uz maniem bija runājis, šis ir pēdējais, šis ir pēdējais. Mēs nākušo tev piedāvā labāk, resnāks, priedzis, slaidāks. Labi, šito vēl. Pēc tam, labi, šito vēl. Un tas aiziet tā, kad nauda iet vairāk ar tavām rokām. Traktors salūst, tu satais traktoru, zāģis salūst, tu satais zāģi, mašīna salūst. Satais mašīna, traktoris piedzerās, aizmirst, brauc ar traktoru, aizmirst ūdeni ieliet, jo traktors pie viņa mājas stāvēja. Pārkarsē galvu, čau, tu atkal tais traktoru, brauc pa Limbažiem kaut kur no Valmieras, meklē, atrod galvu, kaut kur brauc slīpēt, taisīt, un tu esi tādā riteni iekšā, jā, tā nauda jau ir, bet viņi iet caur tavām rokām, un tev pat nav laiks neatpūsties neko, tu esi vergs reāli. Un tas kungs varēja runāt manī. Un tad es pieņemu lēmumu,
es pārdošu visu, kas man ir, un kārtējo reizi, jo es vairākas reizes savā dzīvē biju sācis no nulles. Es biju dzīvojis kādām sievietēm, vienu, otru, trešo, un vienmēr, kā attiecības, kā es esmu gājis prom, tikai paņēmis tik, cik somā savus drēbes līdzi. Nekad neko, kas kopēji pirks, neko atkal no nulles sāk. Un es pieņemu lēmu, es sākšu no nulles. Man kaimiņš viens staigā pakaļ, grib man otro golfu pirkt. Man tēvs zvana no Jēkabpils, viņš vien laiku strādāja traktoru man mežā. Viņš klausies, man reku draugs grib traktoru tavu pirkt, te viss mežs to uzkara aizmugurē, tur negrib pārdot. Man džeki pazvana no Kuldīgas. Klausies, mēs dzirdētu dzīvokli pārdot. Nu jā, patīk. Davai sievasmātei nopirkt. Es aizbraucu uz Kuldīgu ar domu pārdot dzīvokli 99. gada augusts. Ar domu pārdot dzīvokli. Nu, pāris dienas es tur pabūšu, pārdot visu, kas man ir. Samaksāšu 210 latus tajā laikā pa Gregora skolu, nopirkšu jaunas viss, kas man vajadzīgs, maiņas drēbes, sportdrēbes, viss tā, lai kārtīgā somā saliet. Viss pārējos 1000, cik tur būs 11 lati tajā laikā. Es tā pareiķināju, atdošu viss parāds, viss, kur, lai nekas, vai bērnamiem, vai pansionātiem, vai kur, un sākšu no nulles. Es aizbraucu uz Kuldīgu, Rumas kioskā iebraucu tajā laikā, Rumas kioskā bija kā krodziņš, kā bārs tur. Piebrauc pie bāra, un tur 2 galdiņi sastumi kopā. Draugi, kāds iznāca tikko ārā, kāds nav 5 gadus redzēts, kāds 3 gadus redzēts. Tur ir labs alkohols, tur ir laba marihuāna, un es pamostos, man tikai es jaucu marihuānu ar alkoholu kopā, man bieži vien atmiņa pazuda. Es varēju, augstākais bija 2 dienas iet, darīt, braukt kaut ko, un vispār neatceries tās dienas. Un es pamostos, es eju grāvī iekšā nākošā rītā. Un tā es iegāju Kuldīgā uz 1,5 gadu. No viss tā, ko es gribēju pārdot, es pazaudēju pilnīgi visu. Dzīvokli, kam es pārdevu daļu, es dabūju, pēc tam viņu arestēju, cietumā viņš nomirt, es domāju, ka viņam palīdzēja nomirt. Zinot viņu, jā, tad, un vēl visādas tādas lietas. Viss aizgāja. Mašīna man aizgāja policijas laukumu reāli, tika atņemt, un tā tālāk. Mīnus 3000 kapējām mīnusā no tā, ko es gribēju. Es ziedošu, es došu, es nonācu pie sasistās silas līdz pažobelē, burtiskā joma līdz pažobelē. Jo mans es bija pa lielu, lai iet kādiem draugiem vai radiniekiem prasīt palīdzību. Es biju pa lielu. Vislielākā cīņa mūsu dzīvē ir mūsu es. Es ceru, ka jūs neesat tik lepni kā es, ka jums nav tik liela cīņa kā man, bet man jācīnās. Man pat tagad, kad es labs laiks, man to kungu ir, un bieži vien tas ir naktīs, man tas kungs modina, kad māja guļ, es varu laiku ar viņu, un es no rīta pirmais, tu esi saņēmis atklāsam, tu dalies sievai pie brokastu galda, un viņi tādu, stop, es jau redzu, ko viņš te ir saņēmis, redz kāds viņš ir. Tāda lepnība, viņi saka, no tevīm staru ārā. Tā kā es ļoti labi saprotu arī apostolu Pāvilu, kāpēc viņam sātana dzelona tas kungs piesūtīja reāli, lai viņš nepaliek lepns, jā. Tā kā, bet tas kungs mums visiem vajadzīgs, mīļie. Īsta brīvība un īsta dzīvība būs tikai viņā. Kamēr būs mans un tavs es. Jā, bet mums jāiet tam posmam cauri. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka patiesībā pirms pasaules radīšanas tu jau mūs katru ikvienu esi izredzējis. Kam par pravietu būt, kam par apostulu, kam par ganu, kam par skolotāju, vienalga, kam par santehniķi, kam par vienkārši biznesmeni, kam ir palīdzēšanas dāvana ar finansēm, vienalga, kādas lietas tu esi mūsos ielicis savus dāvanas. Tev ir vislabākais plāns mūsu dzīvēm. Un es tev pateicos, ka tu jau esi mūs gatavojis. Tu esi zinājis visas mūsu izvēles, kur mēs iesim pa labu vai pa kreisi vai taisni savās dzīves izvēlēs. Tu esi gatavojis jau tam, ka tu esi mūs vedis cauri visam, kam mēs esam gājuši cauri, lai mēs būtu sagatavoti tavam darbam īstā laikā. Un tā man lūkšana ir, debes Tēvs, es tev lūdzos, ka tu pie katra ikviena no mums tagad pieskaries, ka tu uzrādi mūsu es, kur vēl ir es.
lai mēs varam to nolikt uz altāra, atdot tev un teikt, Jēzu, tu vienīgais esi cienīgs. Es piederu tev ar visām savām vēlmēm, ne tikai ar savām slimībām, ar savām atkarībām, ar savām vajadzībām. Es tev piederu ar visiem saviem sapņiem, ar visām savām vēlmēm. Es atdodu visu sev pilnībā. Un es tev pateicos, debes Tēvs, ka tu pagodināsies. Tavs vārds tiks pagodināts viss mūsu dzīvēs. To mēs gribam redzēt, lai tavu godību atnāk. Nevis, lai mani redz, lai mūs redz, bet lai tev mūsos redz. Un tavu spēku. Un paldies, ka es to varu baudīt pēdējā laikā. Un es zinu, ka tas ir pats labākais, kā Pāvils saka, kad, ja ar ko es lielīšos savu nespēku, jo manā nespēkā tu, kungs, varens var parādīties. Tad, kad es nezinu, tad, kad es nevaru, tad, kad es saku, es esmu garīgi nabaks, un man tu esi vajadzīgs, kungs, vairāk. Man vajag tavu gudrību, man vajag tavu vadību, man vajag tev man vajag. Nevis to, kas ir tavā rokā, tavu svētību, tavu spēku, bet man tev vajag. Jo tu saki savā vārdā, nāciet pie manis, meklējiet mani vajag, un tad es jums došu pēc kā jūs sirds ilgojās. Tu nekur nesteici, meklējiet mans dāvans, man aizsardzību, man dziedināšanu, neko, kas ir manā rokā. Nē, tu esi, kungs, teicis, lai mēs tev meklējam, tāpēc, ka tu, Tēvs, mūs esi radījis sev attiecībām, pirmām kārtām attiecībām. Nevis darīšanai, tev ir pilns debesis ar kalpojušiem gariem, ar eņģeļiem. Tev nav vajadzīgi kalpi. Bet tu gribi dēls. Un visa radība nopūšās, jo viņi gaida uz mums. Viņi gaida, ka Dieva dēli piecelsies godībā, tavā godībā, nevis mūsu spēkā, bet tavā godībā, Dieva. Ka tevi ieraudzīs, ka tavs spēks, ka tavu dziedināšana, ka tavu mīlestību, ka tavu atjaunošana varēs ar mums plūst, ka tavu dzīvību varēs plūst, ka tavs prieks varēs plūst. Ka mūsu salauztība, mūsu salauztā sirds un mūsu salauztās dzīves varēs kalpot, ka mēs būsim kā salauztu maizi, ar ko tu varēsi pabarot, mans kungs Dievs, izsalkušos. Mēs gribam būt par to maizi, ko tu salauz un ar ko tu pabaro. Paldies tev. Paldies tev par šo brīnišķīgo vakaru, par iespēju kaut nedaudz dalīties ar to, ko tu dari, es darīšu un ko tu dari manā dzīvē. Paldies tev. Es lūdzu, ka tu svētī mūs katru vienu, un paldies, ka tu turpinās vēl mūs uzrunāt un pabarot ar savu maizi. Paldies tev. Paldies tev, tā mīļā dēļ Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, paldies, Jānim. Kas man patīk šajā vietā, man patīk, ka mēs varam dalīties ar savām dzīvēm, liecināt par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē, un tam stāstam nav jābūt izdzīvotam līdz galam. Tas var būt arī process. Mēs dzirdējām šodien, Jānis ir procesā. Jāsaka paldies par godīgumu, par atklātību, ka mēs šeit nedzirdam, ka viss ir super, viss ir perfekti. Nav vispār problēmas. Man liekas, tas šo vietu padara unikālu, ka mēs varam vīri šeit dalīties savā starpā, kā mēs ejam cauri, ar kādām grūtībām saskaramies, kādiem kārdinājumiem, kādās atkarībās nonākam. Tāpēc mēs esam šeit, lai kalpotu viens otram. Ļautu Dievam caur mums kalpot viens otram. Amen. Paldies Dievam par to.